Biosistēmu grupa pirmo reizi iknedēļas semināru organizēja ārpus Informāciju tehnoloģijas fakultātes telpām, apmeklējot pārtikas tehnoloģijas fakultāti un iepazīstoties ar tās pētījumu virzieniem un pielietotajām analītiskajām tehnoloģiskajām iekārtām. Fakultātē šobrīd pētījumi notiek daudzās pārtikas ražošanas jomās. Un viens no tādiem mēs varētu minēt augļu un dārziņu pārstrādi. Piemēram, smilkšķērkšķu, upeņu un meleņu sastāvu pētījumi, to bioloģiskā vērtība. Cita grupa ir graudaugi un to produktu pārstrāde. Piemēram, bezglutēna maizes un konditorijas izstrādājumu ražošana, kā arī pētījumi citās jomās. Biosistēmas grupas aktīvists ar fakultātes iespējām pētniecībā un informāciju tehnoloģiju plašo pielietojumu pārtikas zinātnes vajadzībām iepazīstināja Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesora Daiga Kunkulberga, asociētā profesora Ruta Gala-Burda un fakultātes maģistranti, kuri savu zinātniskos darbus veic izmantojot modernu aparatūru. Protams, ka cenšamies pētījumus veikt, kas būtu interesanti ražotājiem, lai mūsu rezultāti būtu izmantojami un radītu jaunus produktus. Un arī mums būtu, protams, prieks, ka to, ko šeit ir veikuši zinātnieki kopā ar studentiem, to var izmantot ražošanā. Semināra apmeklētāji izrādīja lielu interesi par tehnoloģiskiem procesiem un iekārtām un uzdeva daudz jautājumu. Kā uzsvēra biosistēmu grupas vadītājs, Informāciju tehnoloģiju fakultātes docents Egils Stalidzāns, viņam un daudziem citiem semināra dalībniekiem bija patīkams pārsteigums uzzināt, ka šādus specifiskus pētījumus iespējams veikt tepat universitātē, Pārtikas tehnoloģijas fakultātē.